Jā, mans stāsts joprojām ir par rapsi. Un, ja man jāraksturo rapša audzēšana, tad tas ir tāds kārtīgs, drosmīgs piedzīvojums, es teiktu, ārpus komforta zonas. Mēs visi esam vienā laivā un cenšamies uzminēt un domāt, kādus pārsteigumus mums sagādās gan laika apstākļi, gan citi kaitīgie organismi ar savām kaprīzēm. Esmu Ingrīda Grantiņa. Es arī esmu agronome, tieši tāpat kā mani kolēģi. Es esmu agronome, kas apvieno zinātni ar praksē gūto pieredzi. Tas, kas man patīk, sarunājoties ar jums, es dzirdu spītu, apņēmību un to nenogurstošo garu. Tāpēc paldies, ka jūs vēl joprojām audzējat šo kultūra augu. Nav viegli, izaicinājumi mums ir, bet es tiešām patiesi ceru un ticu tam, ka mēs tās 4 tonnas no hektāra tiešām varam nokult. Vai jūs ziniet, kāds ir uzstādīts rekords iepriekšējā gadā? Latvijā, nē, Eiropā. Tā gan nav vairs Eiropas valsts, tā ir Anglija, kur ir šis rekords. 7,8 tonnas no hektāra nokūlis saimnieks. Par niansēm tur jāprasa viņam, bet visādā ziņā tās ir oficiālas tādas sacensības starp audzētājiem. Jā. Ir tāds teiciens, kas nezina pagātni, tas nevar plānot arī nākotni. Tāpēc nedaudz aicinu jūs ieskatīties, kāds bija 2025. gads ar saviem izaicinājumiem un pats galvenais, ko mēs no viņa varam mācīties. Pavasaris. Pavasaris bija ļoti skaists. Visi rapša augi bija pārziemojuši. Mums reti, kad Latvijā ir tādi pavasari, kad pārziemo visi augi un pat tās lielās lapas, kas bija attīstījušās rudenī. Viss likās ļoti cerīgi un skaisti līdz aprīļa vidum, kad uznāca zemās temperatūras, un nevis tikai tādas nelielas zemās temperatūras, bet kārtīgs sals, un rapša augiem tas bija ļoti liels izaicinājums. Un tas sakrita ar to brīdi, kad agrās rapša šķirnes jau gatavojās ziedēt, un visiem bija jautājums, kas nu būs. Paldies Dievam, viss bija vēl kārtībā. Rapsim ļoti patika tā mērena siltā vasara. Ziedēja rapsis ilgi. Vai piefiksējāt, cik ilgi ziedēja rapsis pagājušajā gadā? Vairāk kā 4 nedēļas ziedēja, un tas arī, kad ir ļoti liels retums, kad izied visi ziedpumpuri, no kuriem tālāk attīstās arī pāksteņi. Masa bija liela, un cerības mums joprojām turpinājās, jo tā pāksteņu masa, ja produktīvā daļa, bija ļoti liela. Līdz ar to ražas potenciāls arī bija liels. Un atkal man jāsaka, līdz tam brīdim, kad parādījās tie tumšie mākoņi un sākās lietus. Nevis tāds normāls vasaras lietutiņš, bet kārtīgas lietusgāzes, kas turpinājās vairākas nedēļas. Un tas vislielāko iespaidu atstāja tieši uz vēlajām rapša šķirnēm, jo ja agrās šķirnes vēl paspēja izveidot sēklas un 1000 sēklu masa bija normāla, tad vēlajām šķirnēm rapsis tomēr nav mums ūdensaugs. Un viņš nespēja reducēt visas barības vielas sēklās, un sēklas neattīstījās. Un tāpēc liela daļa sēklu palika mums vienkārši uz lauka, nevis nonāca bunkurā. Kāda ir mācība? Sējam šķirnes ar dažādām šīm attīstībām, gan vēlās, gan agrās, un arī šķirnes, kuras spēj būt elastīgas, pielāgoties dažādiem laika apstākļiem. Lai arī mans stāsts ir par to, kā izvēlēties pareizo rapša šķirni, ne tikai rapša šķirne, mums ir tā panacēja vai tas, kas mums palīdzēs dabūt tās mūsu vēlamās tonnas. Tāpat mums ir jādomā arī par kaitēkļiem, kā tos ierobežot. Šeit mums arī ir ļoti daudz nezināmā, ne visus kaitēkļus mēs pārzinām.
un viņu ieradumi arī mainās. Tā kā šeit mums arī jādomā, kā mēs varam pielāgoties un atrast to pareizo tehnoloģiju. Tas pats arī attiecas uz slimībām, kā viņas labāk atpazīt laicīgi, varbūt preventīvi, un kaut kādus pasākumus mēs varam ieviest. Un pats galvenais, to, ko mēs nemākam ieslēgt to saulīti tad, kad mums vajaga, vai aizgriezt to lietus krānu, tā ka mums viņš ir jau pa daudz. To mēs, diemžēl, nevaram. Atkal, ko mēs varam no tā sev paņemt, skatāmies visu bildi plašāk. Pirmkārt, neskatāmies tikai uz vienu šķirni un neliekam visas kārtas tikai uz vienu parametru. Mums ir jāskatās visa audzēšanas tehnoloģija kopā. Nu, tāds bija tas 24., 25. gads. Bet kādus mēs pamatus esam ielikuši jau nākamā gada ražai? Kāds bija rudens? Un pēc lietainas vasaras, kā arī apgrūtinātas ražas novākšanas, kā mums strādājās augsne? Smagi. It sevišķi smagākās augsnes bija ļoti nestrukturētas, sablīvētas, un tas viss atstāja iespaidu arī uz rapša sēju. Tur pa vidu ir jābūt rapša sēkliņām. Te viņas nevar redzēt, bet ļoti gaišs tā tika iesēts rapsis. Kā augi attīstījās nevienmērīgi. Un īstenībā pamats ielikts mums nav baigi labs. Pat uz viena rapša lauka varēja redzēt, vēl tā kā arī tikko beidzās veģetācija, ka rapša augi ir dažādās attīstības stadijās. Nu, un pašās beigās, vēl pirms veģetācijas beigām, bija vēl viena lielie nokrišņi, kas vēl kā punktiņu uz zī pārbaudīja, izturēs tas rapsis vai nē. Nu, tāds mums bija rudens. Mācība. Atkal mēģinām maksimāli dažādot. Maksimāli dažādas šķirnes ar dažādiem attīstības ātrumiem sēt. Dažādība ir īstenībā tas atslēgas vārds. Lai rapsis labi pārziemotu, zinām, ka tam ir jāattīsta vismaz 6 lapas, un saknē ir jābūt kārtīga īkšķa lielumā. Kas to visu ietekmē, ne tikai laika apstākļi, bet arī, tas ir gan laika apstākļi, arī siltums ir svarīgs. Tāpēc pagājušajā gadā jau mēs sākām rēķināt, un šogad mēs turpinām skatīties, kādas ir aktīvo temperatūras summas pie dažādiem sējas laikiem. Un tie, kas bija pagājušajā gadā uz šo semināru, teicu, līdz 24. gadam lūdzu nesteidzamies ar agru sēju. Tagad mēs paskatāmies uz 25. gadu. Un kāds mums bija 25. gads, mēs redzam, ka ja mēs sējām novēlotā sējā, kas ir pēc 1. septembra, tāda aktīvo temperatūru summu, ko augi varēja savākt, tā bija tikai 647 grādi. Un šie grādi atbilst apmēram, lai augs varētu attīstīt maksimums 4-5 lapas, kas ir nepietiekami, lai pārziemotu. Zinātnieki saka, ka, lai attīstītos pietiekami un augi varētu labi pārziemot, tad tiem vismaz ir jāsavāc no 850 līdz 1500. Ja ir vairāk par 1500, tad atkal augis pāraug un viņiem sāks stiepšanās attīstības stadija, kas atkal ietekmē viņu pārziemošanu. Nu tā, apkopojot datus par aktīvo temperatūru summām pēdējos 5 gados, joprojām sējam rapsi optimālos sējas termiņos un ne vēlāk kā 1. septembris. Riskēt varat, bet ir ļoti riskanti. Un redzam arī, ka vēlā sēja knapi mums ir šī zelta koridorā tikusi iekšā. Bet tie, kas sēja jau pēc 1. septembra, risks ir liels. Augu attīstību ietekmē ne tikai meteoroloģiskie un augsnes apstākļi, bet arī šķirnes ģenētika, un vērīgākie jau atpazīs
atpazīs šo slaidu, kur mēs esam apkopojuši informāciju par to, kurš tad būtu katrai šķirnei piemērotākais sējas laiks. Un šeit tā tendence nemainās, ka lielākā daļa šķirnes, un tā skaitā arī jaunās šķirnes, pārsvarā tiek selekcionētas tādas, kas ir piemērotas vēlai sējai. Kāpēc tas ir tā? Tāpēc, kad var noķert 2 zaķus vienā piegājienā. Pirmām kārtām ir lielāks sējas koridors, jo, ja mēs sējam ātrāk šīs šķirnes, mums ir līdzekļi, kā mēs varam piekoriģēt augšanu ar augšanas regulātoriem. Otrs zaķis, ko mēs varam noķert. Īsāks periods šīm šķirnēm ir no sējas brīža līdz veģetācijas beigām. Tas nozīmē, ka ir arī īsāks periods, kad slimības var inficēt augus, un kaitēkļi tās arī var bojāt. Tāpēc pārsvarā visas šķirnes arī mums ir ar šo straujāko attīstību rudenī. Nu, ko, lauksaimnieki, pēc 4 gadiem mums ir atgriezusies kārtīga ziema. Arī šonakt, to, ko es dzirdēju, augstākā vieta mums laikam palikusi ir Staļģene. Nevis Zosēnas vairs neviens piemin tikai Staļģeni, kur pārsvarā ir -30. Un visiem mums interesē, kā tad jūtas tas rapsis tagad uz tiem laukiem. Es atradu zinātniskus pētījumus, kur bija modelēti siltumu zudumu, viņš saucās siltumu zudumu modelis, kur mēs ievadām pamatrādītājus, un pamatrādītājs mums ir, ka gaisa temperatūra ir no -20 līdz -30 grādiem, un nu jau šīs zemās temperatūras mums pārsniedz 5 dienas. Sniega cega mums gan ir dažāda. Ir lauki, kur ir sapūsts sniegs un ir ļoti dziļš viņš, vairāk kā 40 cm, bet ir arī mums lauki, kur sniegs ir nopūsts un sniega sega nemazām nepārsniedz 10. Un ko parāda šis modelis? Protams, mieru, tikai mieru. Šobrīd neko darīt tāpat mēs nevaram, gaidām pavasari. Bet ko rāda modelis? Respektīvi, ja sniega sega ir biezāka par 20 grādiem, tad viss ir kārtībā. Tad augsnes virskārtas temperatūra ir -10, -15. Rapsim kritiskais ir, ja pie rozetes ir -25. Tātad, tajos laukos, kur ir sniega sega 20 un vairāk, viss kārtībā. Vidējs risks ir tad, ja sniega sega ir no 10 līdz 15 centimetriem. Tad pēc šī modeļa sanāk, kad augsnes virskārtā temperatūra ir jau līdz -22, un tad ir tas, ka var arī būt atsevišķi augi bojāti. Un ja sniega sega ir zem 10 centimetriem, nu tad gan nav labi. Jā. Man ir jautājums, šitas modelis ir domāts tad, kad jau pirms sniega augsnes virskārta ir sasalusi vai nē? Jo mūsu pusē sniegs uzkrita, un mums vēl joprojām zeme nav sasalusi. Jā, es arī ar vairākiem esmu lauksaimniekiem runājusi un prasīju, vai ir parakuši un paskatījušies, kas darās ar augsnes virskārtu. Ja ir 40 cm, es saprotu, ka augsne vēl nav sasalusi apakšā. Tad vēl ir viss kārtībā. Bet runājot par šo modeli, es nepateikšu, vai tur bija ņemts vērā, kad augsne ir sasalusi vai ne. Tas nebija tur aprakstīts. Te ir vairāk, kā mainās tā temperatūra pie dažādām sniega segām. Tas ir vairāk. Tad jautājums, kā to var objektīvi ņemt vērā, jo mainās augsnes temperatūra pie dažādām sniega segām, bet tev ir zeme, kas ir plusos, uzsniegs sniegs, tur jau ļoti mainās no zemes, tiek ļoti liels siltums atkal. Jā. Protams, šī arī nav nekāda panacēja un nevar teikt, ka tas visur strādā. Protams, ir vēl daudz visādi aspekti. Sniegs, vai viņš ir irdens sniegs, vai viņam jau ir izveidojusies ledus kārtiņa. Tas ir vienkārši nedaudz ieskats, kā sniega sega pie dažādiem biezumiem pasargāt var augus. Jā.
Bet viss vēl mums ir priekšā. Viss ir svarīgi, kā tas sniegs kusīs. Vai viņš nokusīs ātri, vai neveidosies šis ledus pārsegums. Tā kā izaicinājumi mums vēl ir daudz un dikti priekšā. Rapsim šie apstākļi ir ļoti liels izaicinājums. Mums atkal tas dod iespēju pārbaudīt šķirnēm ziemcietību. Ja pēdējos 4 gadus gandrīz sējām visu, ko gribējām, viss pārziemoja, kā būs nākošais gads, nezinām. Kā mēs pārbaudām savām Invigoras šķirnēm ziemcietību? Izmēģinājumos, uzvarā mūsu izmēģinājumu stacijā, mēs visām šķirnēm apmēram metru notīram sniega segu un tagad skatīsimies, būs pārziemojušas vai nē. Tas gan ir vēl pastiprināts, jo sniegs mums ir ļoti labs siltumizolātors. Mēs to attīrījām. Redzēsim, kas būs. Tā kā vasarā tad mēs arī runāsim par ziemcietību. Ziemcietība, es teiktu, mums ir svarīgākais parametrs, bet tikpat svarīgi parametri ir visi pārējie. Kā augi attīstās, cik ātri viņi attīstās, jo es rādīju, kad mums ir tie vēlie pavasari. Mums sākumā ir siltums, un pēc tam uznāk zemās temperatūras, kas ir pārbaudījums rapša augiem. Tāpēc es joprojām sliecos vairāk, ka mums ir jāsēj tās rapša šķirnes, kas pavasarī nesteidzīgi attīstās. Nevis ļoti strauji uzstājas šo zaļo masu un ātri sāk ziedēt. Tāpēc mēs esam atraduši sadarbības partnerus Igaunijā, kur mēs testējam visas savas šķirnes, ko mums iedod selekcionāri, un tad braucam tur, skatāmies, mēram, sveram un no tām atlasām tās labākās, kuras pēc tam tad jums arī varam ieteikt. Un kāds tad ir tas mūsu zelta fonds? Tad tās ir šīs šķirnes, un lai viņas tiktu pie šī zelta fonda, ir 3 galvenie pilāri, kurus mēs esam sev izvirzījuši. Pirmām kārtām ģenētika, kas ir piemērota mūsu laika apstākļiem. Otrām kārtām elastība. Šķirnēm jābūt elastīgām pie dažādiem laika apstākļiem, jo mēs nezinām, kāds būs nākamais gads. Un trešais, nevis tikai tās augstražīgākās šķirnes, bet skatīties, kāda ir ražas stabilitāte vairāk gadu periodā. Katrs var atrast šeit savu šķirni, katrai no tām ir arī savs raksturiņš. Vairāk par šķirnes katras īpašībām jūs atradīsiet katalogos, un arī, es teiktu, vairāk par ziemas rapsi mēs runāsim vasarā, tā kad nokusīs tas sniegs, un es skaidri zināšu, jā, šīs ir tās, kas pārziemoja. Mums ir arī 2 jaunas šķirnes, viena no tām ir 2060 Invigor. Tā ir šķirne, kurai ir vēl plašāka izturība pret dažādām rapšu slimībām, un tad ir kruzadors. Kruzadors ir šķirne, kas ir izturīga arī pret vairākiem patogēniem, kas ierosina kruziešu sakņu augoņus. Tātad, ja jums laukos jau ir parādījušies kruziešu šie sakņu augoņi, mainiet šķirnes, jo patogēns atrodas augsnē, un viņš ļoti ātri pielāgojas. Selekcijā neiet tik ātri mums uz priekšu, lai varētu jaunas šķirnes piegādāt. Tātad kruzadors ir viena no tām jaunajām, kuru varēs jau iegādāties arī šogad. Tāpat mums ir arī Clearfield rapsis. No labi zināmajām jau ir Invigor 1266 un Invigor 26, un tad ir vēl viena jaunā šķirne, kurā piemērota vēlai un optimālai sējai, un selekcionāri ir apgalvojuši, ka vēl labāka ziemcietība nekā 1266. Pēc šī gada es pateikšu, ir tā vai nav, bet es tiešām ceru, ka viss tā ir. Kā jau pašā sarunas sākumā teicu, mēs visi esam vienā laivā, un arī man ir interese, lai mēs tiešām veiksmīgi varētu turpināt rapšu audzēšanu. Tāpēc arī mēs domājam un meklējam risinājumus, kā rapšu audzēšanu padarīt pievilcīgāku, un to darām ne tikai ar tehnoloģijām un ar saviem padomiem, bet arī domājam, kā izmaksu ziņā padarīt viņu pievilcīgāku.
Tāpēc nākam pretī tiem saimniekiem, kas iegādājas no BASFA herbicīdus un sēklas, un šobrīd strādājam pie ļoti, ļoti pievilcīga piedāvājuma, un plašāku informāciju jau mēs sniegsim vasarā, tā kā mēs tuvosimies ziemas rapšu sējai, kāds tad ir tas mūsu piedāvājums. Vasaras rapšu piedāvājums. Citus gadus es saku, Zemgalē tas galīgi nav aktuāli, bet varbūt kāds sēs. Jā, tad vasaras rapsim mums arī ir gan Clearfield šķirnes, gan konvencionālās. Viss vasaras rapsis ir kodināts ar kodni, kur ir iekšā insekticīds un fungicīds. Un kur ir tās vietas, kur var iegādāties vasaras rapsi, tad tie ir mūsu sadarbības partneri, un šeit ir visa arī informācija par to, kur jūs varat viņus iegādāties. Beigās, kā apkopojumu manam stāstam, es gribu minēt vairākus soļus, kas ir jāņem vērā pie veiksmīgas rapša audzēšanas. Un šis attēls ar cilvēciņu un daudziem groziņiem, kuros ir saliktas olas iekšā, nav tāpēc, ka mums tuvojas lieldienas, bet tas ir saistīts ar riska sadalīšanu. Un arī savā prezentācijā es vairākas reizes mēģināju pieminēt vārdu dažādību. Mēģinam dažādot. Mēs neviens vēl nevaram precīzi noprognozēt ne laika apstākļus, ne kāds mums būs nākamais gads, bet ar dažādību mēs varam veiklāk izlavierēt starp visiem šiem izaicinājumiem. Rapša audzēšana kā vienots process, skatāmies bildi kopā, neskatāmies atsevišķus segmentus. Laika apstākļus ietekmēt nevaram, bet rezultātu gan. Un te atkal ar to mūsu spēju būt elastīgiem. Nevis tikai rapša šķirnēm jābūt elastīgām, bet arī mums pašiem. Un pats pēdējais par InVigor šķirnēm un tām priekšrocībām. Tās ir pārbaudītas hibrīd šķirnes, uzticami risinājumi un arī izmantojiet to, ka mēs mācamies par viņām, ka mēs varam atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja tādi jums ir, kuru šķirni labāk jums izvēlēties un kuru veiksmīgāk audzēt.